Šodien mēs parunāsim par Annu Saksi un pastāstīšu arī jums par vienu pasaku. Annas Saksas pasaku, tā būs pasaka par sniegpulkstenīti. Annai Saksai ir ļoti daudz pasaku, klausieties uzmanīgi, jo pēc tam būs arī uzdevums. Kad sniega mātei piedzima meitenīte, viņa ilgi domāja, kā to nosaukt. Domāja, kamēr izdomāja, un nosauca to mīlīgā vārdā Pārsliņa. Pārsliņa bija balta meitiņa, baltiem matiņiem, gulēja baltā gultiņā un sedzās ar baltiem mākoņu palaciņiem. Kad Pārsliņa bija pieaugusi, kā parasts sāka nākt precinieki. Atnāca mēnesis, bet Pārsliņai tas nepatika. Tāds nodzēries, plikgalvis un naktsputenis vien bija. Klimst visu nakti par debesu krogiem, bet dienā palien zem mākoņa un guļ nost. Atnāca saules stars, bet Pārsliņa arī to noraidīja. Pārāk karsti viņš zvērēja mīlestību, lai varētu ticēt. Tad noskaitās sniega tēvs un bargi pateica meitai: "Nu, ja tu pati nevari sev izvēlēties vīru, tad notiks mana griba." Un viņš aizlaida ziņu debesu zilgnes valdniekam Lējam, kuram zināja 4 dēlus, vēl esam neprecētus. Atbrauca vēži rakstītās kamanās, kā zvaniņi noskanēja straujiem kumeļiem pie iemauktiem pieaugsējušās ledus tiltas. Pārsliņu saderēja vecākajam vēja dēlam, Ziemelim. Laimīgā sniega māte locīja meitai pūru, un spilveņus piebēra ar mīkstām sniega dūnām, vīlēja un šuva baltus mākoņu palagus, savēra uz diedziņiem miecošas ledus krēles. Tā kā princese izskatījās Pārsliņa, tad sabrauca kāzaniem, priecājās radi, vēlēja laimes, slavēja jaunā pāra skaistumu un sadarību. Bet tikai Pārsliņa nejuta savu sirdi straujāk iepukstamies, kad visiem pie galda saucot rūkts, rūkts, viņas mutē pieskārās Ziemeļa augstās lūpas. Es nespēšu viņu mīlēt. Pārsliņa nopūtās tik klusi, ka to dzirdēja tikai viņas māte. Un tā kā pasaka ir arī turpinājums, uzdevums būs šoreiz katram pašam izdomāt turpinājumu, pēc tam nākamajā nodarbībā kopīgi apskatīsimies, ko jūs esat izdomājuši un kā tad ir bijis patiesībā.